Es, vīrietis Andris, Ivara dēls, Talmaņu ģimeņa dzimtas kopienas vecākais, uz Ciedzemes Talmaņi, mūsu dzimtas enerģētiskajā spēka aplī, nolasu brīvas gribas un apzinātu vārdu paziņojumu par tiesisko valdījumu Kalna ciems. Mēs, Talmaņu ģimenes dzimtas kopiena, apzinoties pirmējās mutiskās vienošanās augstāko tiesisko spēku, noslēgts starp vīrieti Andris un vīrieti Denis par dzīvokļa kadastra numurs 01 009 138 249 pirkšanu, kā arī nolasot dāvinājumu līgumu TT numuru ARMR 2024 0808 004 uz Ciedzemes mūsu dzimtas kopienas enerģētiskajā spēka aplī ar šo paziņojumu. Uz 39 paudzēm mēs atbildīgi pieņemam dzīvokli Kalna ciems mūsu dzimtas kopienas tiesiskajā valdījumā un veicam nostiprinājumu ierakstu Kalna ciems, dzimtas kopienas ierakstu un reģistru grāmatām. Mūsu dzimtas dzīves un esības telpu dēvēsim par Kalna ciems, kas ir vīrieša Mārcis, Andra dēls, intelektuālais autordarbs un autortiesības uz to. Kopš mūsu dzimtas kopienas ienākšanas dzīvoklī Kalna ciems, neviens nav uzrādījis jebkādas tiesības uz valdījumu šeit, līdz ar ko pilntiesīgi dēvējam savu dzimtas kopienu par tiesiskajiem valdītājiem mūsu dzimtas dzīvoklī Kalna ciems. Kopš mūsu dzimtas kopienas ienākšanas dzīvoklī Kalna ciems, esam kapitāli to pārbūvējuši, labiekārtojuši un ar savu radošo enerģiju piepildījuši to. Mūsu dzimtas kopienas tiesisko valdījumu dzīvokli Kalna ciems vērtējam 1 kilograma tīra zelta vērtībā. Pie ieejas mūsu dzimtas kopienas tiesiskajā valdījumā liecinās brūna plāksne, Talmaņu ģimeņu dzimtas kopienas tiesiskais valdījums, Kalna ciems. Pirms jebkādu tiesību subjektu iekļūšanas mūsu dzimtas kopienas tiesiskajā valdījumā jāiepazīst ar Talmaņu ģimenes dzimtas kopienas tiesību, brīvību un miedarbības noteikumiem. Jebkāda veida darbības ar mūsu dzimtas kopienas tiesisko valdījumu Kalna ciems, kurā mūsu dzimtas kopiena ieguldīs radošu enerģiju, laiku un resursus, pieļaujams tikai ar iepriekšēju vienošanos ar Talmaņu ģimenes dzimtas kopienas kopsapulci vai dzimtas kopienas vecāko. Šis paziņojums nolasīts mūsu dzimtas enerģētiskajā spēka aplī un nav apstrīdams. Talmaņu ģimenes dzimtas kopienas vecākais Andris Zīmoks. Šī paziņojuma kopija tiks nosūtīta 12 uzņēmuma Latvijas Republika komerc uzņēmumiem, uzņēmumu reģistram, ģenerāla prokuroram, ārlietu ministrijai, tieslietu ministrijai, iekšlietu ministrijai, zvērnātu tiesu izpildītāju padomei, valsts policijai, Rīgas domē, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policijai, valsts zemes dienestam, Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļai, Rīgas domas pašvaldību ieņēmumu pārvaldē. Šī paziņojuma tulkot kopija tiks nosūtīta ANO, Eiropas padome, Vatikāns, Pasaules banka, Starptautiskais valūtas fonds, Federālā rezerves sistēma, IRS un citi.